vienkārši es braucu atpakaļ gaitā. Jo savādāk pie šīs kaudzes, kur man jāpiebrauc, nevar piebraukt un apgriezties. Jo baigi atpustas ir dubļi, jau sāk veidoties. Un man pīkst visu laiku signāls, kas norāda, ka es daru kaut ko nepareizi, bet nē. Vienkārši es braucu atpakaļ vien, tad es viņu uzspiežu un izslēdzu. Jo viss kārtībā. Dzīvē tā notiek reiz, kad vajag arī pabraukt atpakaļ kādu kilometrus 2. Varbūt pat 3. Tas atkarīgs no tā, kurā vietā atrodas zaru kaudze. Izskatās jau ceļš ir diezgan tāds plats, bet patiesībā visas malaks ir mīkstas. Var redzēt, cik daudz peļķes te ir. Mēģināju šeit apgriezties. Nu, gandrīz norakos. Tad es sapratu labāk jau, es pabraukšu atpakaļ kādus kilometrus. Nekā meklēt traktoru, kurš izvilks. Un noplaķēt satiksmi uz tik lielas štrāses. Dienā 2 mašīnas izbrauc varbūt. Tas pārāk riskanti. Jānomazgā loks tādāk. Nekādiem nevar redzēt. Lai gan kāda jēgies brauc atpakaļ. Es tieši skatos spoguļos. Nu jā, pīks, nu ko es varu darīt. Saprotams, ka kompis nesaprot, kas notiek īsti. Domā, galīgi tad sagājuši sviestā latviešu braucēji. Zviedrijā tādu neko nedara. Zviedrijā vienkārši iebrauc līdz galam kalnos vai kur tur mežā. Pēc tam pasauc helikopteru un mašīnu pacēja gaisā un apgrīd. Bet tas ir Zviedrijā. Attaisīja logu, jo sādāk te ir vispār dubļi. Šitiem dubļiem labāk iet tukšā. Kravu paša. Tālūk, piebrauc. Jā, tā sanāk. Ja šitādu strādāšanu, braukšanu atpakaļ gaitā, iespējams, ka ļoti drīz man būs vakariņas ar Volvo. Labi, ka tikai kādi, cik tas sanāk, es pat nezinu, kā 2 kilometri te jābrauc. 2? Nē, taču. 1,5 būs pareizi. Es viņās pārmērīšu pēc tam. Uzņemšu spidometrā. Cik tad ir? Aptuveni ir 1,5. Tā kā Genādī. Drīz būs vakariņas tev ar Volvo. Es tikai domāju, kur lai es braucu iepirkties. Nu, protams, tas būs, ja šeit, tad tā būs degvielas uzpildes stacijā. Bet tā, pagaidām es tikai iedzeršu limonādi. Un padomāšu.
Lotte limonāde. Šodien. Vakardien es dzēru kaut ko citu un nezinu, bija labi. Tas arī viss pagaidām.